Raidījums Pusfabrikāts. Tad sveiciens visiem burvīgajiem, brīnišķīgajiem un daļīgajiem Pusfabrikāta skatītājiem. Šodien mēs ciemojamies vietā, kur tu ej, ka tavs sirds kāro labas grāmatas, patīkamas sarunas, garus dzērienus un vienkārši foršu atmosfēru. Un šī vieta, protams, ir Roberts Buks un ar mums ēterā šodien ir neviens cits kā Edgars Lielausis. Sveiciens! Salut! Jā. Es domāju, mēs uzreiz liksim iekšā. Aiziet. Sāksim ar pašu sākumu, ar bērnību. Ar bērnības kaut kādām sajūtām, garšām un sapņiem. Un tad mans jautājums ir tāds, par ko tu gribēji kļūt, kad tu biji maziņš? Man tāda konkrēta viena lieta nebija, par ko es gribu kļūt vai profesijas izvēle. Bet es atceros vienmēr, ka man gribējās tādu lietu, man gribējās vietu, lai būtu, es varētu pavadīt laiku tādā vietā, kur visi ir vienlīdzīgi, kur nav sadalījums, kur nav kastes, kur nav, ka kāds ir pārāks par citu, bet kur jebkurš, no jebkuras sfēras, no jebkuras pasaules malas, kur varētu visi būt vienlīdzīgi. Es atceros, ka man bija sapnis par tādu vietu, un skaties. Sapnis piepildījās? Jā. Un kā tev šķiet, cik būtībā diezgan liela ietekme bija taviem sapņiem bērnībā, tam, kā tu tagad esi kļūst par cilvēku, tam bija diezgan liels svars. Jā. Noteikti, un es atceros, ka man tā doma bija visu laiku pakausīt, vienalga, ko es darīju. Man bija grūtāk uztvert sabiedrību, augot, redzot, ka kaut kādas normas vai modes lietas vai trendi diktēja sabiedrību vai cilvēki, kas sazinās savā starpā, ka tur, piemēram, basketbolistiem bija svarīgi tas, tajā sabiedrībā bija vajadzīgs tas, tur bija zelta ķēdei nozīme, tur bija jaunākajiem Nikeiem, tur tev bija jālieto tas, lai tev pieņemtu, un man tas likās ļoti tā dīvaini, bet par laimi tas, ka es varēju iejusties jebkurā sabiedrībā, tas man palīdzēja arī radīt tādu vietu kā šī, kur tev tā apkārtne vai cilvēki neuzliek pienākumu kaut kā īpaši uzvesties vai būt kaut kam citam, kas tu neesi. Skaisti. Tas ļoti labi. Tas ir arī mūsdienās ļoti aktuāli projām par visiem. Protams, tas ir nebeidzams stāsts. Tad es tev gribu prasīt, tu saki, ka tu biji tāds ļoti, var teikt, māksliniecisks bez kaut kādas konkrēta virziena, kur tu gribi iet, tad vai tavi vecāki atbalstīja šo tavu brīvdomāšanu? Jā, brīvdomāšanu. Vai arī viņi gribēja, ka tu esi kaut kur specializēts? Protams, visi vecāki grib, lai viņa bērnam viss izdodas. Un arī vecākiem ir kaut kādu pasaules uztvere, kas viņu domās, uzskata, ka tā, ja mans bērns izdarīs to, tad viņš būs panākumiem bagāts un nodrošināts. Bet man pa laimi neko neuzspieda. Es pats visu varēju izvēlēties. Mums ar brāli vecāki diezgan ātri ļāva būt pieaugušiem un izvēlēties savu ceļu. Protams, es pabeidzot vidusskolu, vajadzēja iestāties universitātē, un es nezināju, kamī, jo man nebija tāda konkrēta hobija, kas man aizrāva, un tad tajā brīdī, finanses vienmēr būs svarīgas, un es aizgāju studēt
Latvijas Universitātē ekonomikas fakultātē, tur finanses menedžments, bet to es arī pabeidzu, bet tas bija tāds manā uzturē vienkārši liels teātris, kurā vajadzēja piedalīties, un to es arī darīju. Bet tad, kad pasniedzējām tika uzdoti jautājumi, uz kuriem viņai nebija atbildes, tad es ātri sapratu, ka tas jau arī ir cilvēka radīts struktūra, kurā vienkārši visi, kas dalībnieki ir, spēlē līdzi. Atkal jau kaut kādā ziņā sabiedrības uzspiestas trends. Pat neuzspiest, bet tas, kurš grib ar uzņēmēju darbību nodarboties vai ar finansēm, tad ir konkrēti veidi un noteikumi, kā to darīt. Un ja tu gribi to darīt, tad noteikumi ir tādi. Bet man atkal bija noteikumi. Tāpēc jā, to es vienkārši pabeidzu, bet tā kā jau ar uzņēmēju darbību sākt nodarboties, beigās jau tāpatās tas viss praksē tiek gūts, tās zināšanas. Universitātē tu iemācies atrast informāciju, apstrādāt viņu, sakopot vai zināt, kā meklēt, bet beigās jau tas tāpatās tev pašam ir jāsaliek kopā un jāsaprot, vai tā informācija pareiza, vai tai var ticēt, vai ne? Bet tad būtībā tu pēc vidusskolas aizgāji uz tām finansēm, tā lai tev ir kaut kāds tāds safety net. Jā. Tev nebija doma ņemt arī kaut kādu gap year, vai tur, nezinu, braukt prom no Latvijas. Bija man tāds. Bet tad beigās uzvarēja finanses. Nē, pēc pirmā, es pabeidzu pirmo gadu universitātē, bet privātā dzīve bija šitā te. Un tad pa laimi mana māte diezgan tādu svaigu skatu tā pateica, varbūt paņem gadu pauzi. Nekur tā universitāte nepazudīs, paņem gadu pauzi, un to es arī izdarīju. Un es gadu nostrādāju, nodzīvoju Turcijā. Strādāju interesantu darbu, kas bija apdrošināšanas call centra operators, kur, ja kādam turistam ir kaut kāda nelaime notikusi, viņš zvanīja uz to call centru, un tad tev vajadzēja viņu apkalpot. Par ko cilvēki parasti zvanīja? Tas pārsvarā bija uz Krievu turistiem. Un tad tur bija dažādākie. Tur kāds bija ielicis basēnā bez ūdens. Kāds bija pārdazējis ar turku aso ēdienu un nevarēja piecelties no gultas. Tur dažādāk gadiem, bet kas vairāk ko man iedeva tas gads, bija vienkārši skats uz dzīvi pilnīgi cits. Jā, tu esi ārpus savas ikdienas, un tev ir tik daudz brīva laika, nevis brīva laika, bet tādā ziņā, ka tev nav, kā pateikt, distractions. Tev ir brīvs laiks, kur tev pašam jāizdomā, kā tu pavadīs. Tev ir darbs un brīvs laiks, ne draugi, ne izklaides, un tad vienkārši saprot, tev ir brīva minūte vai brīvs vakars, ej paskrien gar bīču, vai palasi grāmatu, vai raksti pats savas domas, un tādas lietas, vai arī paskatīties, cik grūti nāk nauda, ka tev mēnesī samaksā $400, un tev ir kaut kas vēl jāizdzīvo no tā. Tādu iedod. Katram iesaku, ja ir iespēja paņemt kaut kādu laiku, kur tu esi ārpus savas ikdienas, tas ir, es uzskatu, tas man bija labākais jaunības gads, kur es piedzīvoju kaut kādas pārmaiņas personībā. Tā kā jā, bet gap years iesaku. Es jums atbildēju uz savām atziņām tā. Vai tu skati, ka tev bija kaut kādā ziņā spiediens, ka tev ir tie universitātes gadi ir jābūt tiem labākajiem gadiem tavā dzīvē, un tev jābūt tādam wild, bet tajā pašā laikā tu tur iemācies, un tad tu draugi, un kas, un šis, vai arī tu tā mierīgi. Spiediens nē, es vienkārši to darīju. Tā tev arī bija. Spiediens nē, bet universitātes gadi un pēc universitātes super. Protams, katram tie dzīves apstākļi ir savādāk, katram tie pārdzīvojumi ir savādāki, bet katram viņi ir, tā kā tas ir nenoliedzami. Un labākais veids vienkārši
ēst ar lielo karotu to dzīvi, jo tiešām jaunības gadi tie ir tie, kad ir jādara viss, kas nāk pretī, un tikai to piedāvā, ņem tik pretī, jo lielāka pieredze tu uzkrāj, jo pēc tam tev tas nodara daudz vairāk, un tev ir plašāks spektrs, ar ko operēt pēc tam, kad tu jau izvēlies kaut kādu novirzienu. Un, bet pēc universitātes un tādu pēc universitātes gadu, super. Nav tā, ka katrs zina, ko viņš grib universitāti beidzot, bet katrs var saplānot viņu, neplānot, bet tiešām iesmēns būt un piekrist, kas nāk piedāvājumi pretī, jo krāsaināk, jo pēc tam ir vieglāk, kad ir tāds bagāžīgi, ja ir smagāk. Jā, vai ir kaut kas, kam tu nožēlo pateikt? Jā, esmu gatavs, es gribu. Vai viss, beigās tāpat viss ir? Nē, beigās tāpatās viss kaut kam nodara. Ir bijušas tur tādas pieredzes, kāpēc es šito daru, bet kad tu jau pieaudz un tev dzīve ieved kaut kādos tādos ceļos, kur tev tieši tā pieredze, ko tu negribēji darīt, tev nodara tā. Tas bija tas, kāpēc es tā darīju, jā. Varbūt pēdējos gados, bet to gluži pa jaunību vairs nenosauks, ir bijis tā, kad esi piekritis kaut kādām lietām, kur varbūt pēc tam tā varēja nedarīt, bet arī tajās vietās arī tāpatās tas kaut kur nodara nākotnē. Un tad saki, vai jau tā sava gap year gaitā, uzreiz pēc augstskolas vai jau universitātes laikā, tā teikt, vai tu jau zināji, ka tu pats gribi būt sava laika un darba noteicējs, ņemot vērā, ka tu minēji, ka tā universitāte tomēr tāds vairāk safety net. Tātad vai tas jau bija plāns? Tas noteikti iedeva tādu jau bāzīti zemapziņā, kad pašnoteikšanās un paša laika plānošana ir man svarīga. Vai arī tas, ka grūti ir, bet tas ir no personības atkarīgs, ka ir pagrūtāk iekļauties kādā sistēmā, kur tu redzi tās sistēmas nepilnības, vai arī kur tava iekšējais patiesais tu nepiekrīti. Un tad tas leģendārais stāsts man ir tāds, kad pabeidzot universitāti, es strādāju, tas bija tas kaut kāds Kalvīša traknie gadi, kad hipotekārie kredīti gāja uz urā. Un tad es strādāju vienā tādā kompānijā, kas tirgoja vienu konkrētas bankas pakalpojumus. Tur maksāja milzu naudu, jau bāzes naudu, un tad par piesaistītiem klientiem vēl labu procentu. Bet es atceros to dienu, kad kāds silts jūnija rīts, es dzīvoju Vecerīgā, un es ar tramvaju braucu uz darbu Vefā. Un es esmu uzvalkā ar portfeli, un ir tiešām tāds silts, skaists vasaras rīts. Es braucu tramvajā, un es redzu atspulgu savu tramvaju logā. Un es esmu uzvalkā, un es saprotu, ko es daru, kādā sakarā es kaut ko tādu daru. Un tas man bija tāds liels kliks, kad ka es tomēr kārtošu to dzīvi tā, kā man patīk. Un, darīšu to, kas man patīk. Un, tas bija arī laikam lūzuma punkts, kad es jau pēc tam jau sāku strādāt tādus darbus, kas man sagādāja prieku ikdienā. Un, ja jūs gribētu man jautāt, kurš tas bija, tad tas bija strādāt pie tādiem lieliskiem cilvēkiem kā Viktora un Sanits runtuļiem, kuri veidoja kabarē, vēl joprojām veidoja. Un tur es iepazinos ar mākslas pasauli un kultūras dzīvi, un tas bija wow. Atpakaļ ceļa vairs nebija. Atpakaļ ceļa vairs nebija, jā, es saprotu, kad ir vēl dažādākas lietas pasaulē, ne tikai, ko es esmu mācījies vai kur es esmu bijis. Tas tāds foršs stāsts sanāk, redzēji atspulgā kādu, kas nezinu īstenībā tu un atradi.
atradu to īsto vietu. Bet tas arī bija arī iepazīstot to mākslas pasauli. Tas arī nebija kā, kur es biju, kur tu biji. Tas bija tāds šoks ar to, kā tur dzīve kūsā, kā komunikācija notiek tur. Bet tur es vismaz jūtos, ka tur cilvēki patiesāki. Un skaidrs, ka mākslinieki ir paši arī rūpali pilni cilvēki. Un tur arī ir savas dogmas un prezentācijas spējas. Bet tur vismaz viņš bija tāds svaiga gaisa sajūta un radošā brīvība. Bija ļoti, ļoti, ļoti labs laiks. Tas bija diezgan ilgs, kaut kāds, 5 gadi varbūt bija, jā. Okay. Jā, un tagad mēs virzīsimies jau uz mūsdienām vairāk. Mēs veicām mūsu research, un tad mēs uzgājām tādu informāciju, ka tev ir travel agency, kaut kas ar to bija saistīts, ar kursa biedriem. Man bija, tas arī labs stāsts, turpinājums tā mākslas pasaulē. Bija tā, ka strādājot tajā kabarē, tur sāku strādāt atkal ar jaunības draudzeni, kur arī bija izbraukājusies pa pasauli, kur arī bija beigusi universitāti. Un tad mēs jo tas kabarē bija sezonāls darbs. Un tad mēs sanācām kopā, ka varētu kaut ko pastrādāt paši priekš sevis. Un tā kā mēs visi, es un 2 draudzenes, mēs visi bijām izceļojušies, katram bija viena ekstra valoda bagāžā. Un visiem mums patika Rīga un Latvija. Un tad mēs kopā domājot nonācām, kad atveram savu ienākošā turismu kompāniju. Un lai mēs paši varētu rādīt to mūsu valstu un pilsētu ar tādiem stāstījumiem, kas mums ir svarīgi. Un tie bija arī lieliski dzīves gadi, jo tas bija radošais process no nulles. Nosaukums, ko piedāvāsim, mācīties, uzzināt daudz ko jaunu. Un tad Laura aizgāja mācīties Mākslas akadēmijā par mākslas vēsturnieci. Un mākslas vēsture ar vēsturi iet roku rokā. Un tad viņa nāk uz darbu, saka, klausieties, zinājāt, ka tas ir dēļ tā un tā un tā. Un reku es sarunāju Spārītis, mūsu profesors Spārītis, atvainojiet, ja viņš ir docents vai kā savādāks. Bet sarunāju zinātājus, kas mūs izvadā un pamāca par konkrētām lietām. Un tie bija tik skaisti gadi. Un tad tie pirmie klienti un tās pirmās ekskursijas un maršrutu plānošana. Tas bija tiešām tas, kas gan iemācīja uzņēmējdarbību praksē darīt, gan arī tieši cilvēku uzņemšana un vispār finanses. Viss, kas tas travelģam bija tiešām zelta laika, lai mācītos to visu un darīt priekš sevis. Un uzreiz ir atgriezniskā saite no klientiem, un tad tu redzi, kas strādā, kas nestrādā. Un tiešām patīkami laiki. Kas turistus visvairāk piesaistīja? Par ko viņiem bija tāds? Jūgenstils. Viena no vienīgajām lietām, ar ko pati Rīga, tā teikt, slavena. Jā, tur varētu ar acīm ciet vienkārši Jūgenstils un visu. Tu pieminēji finanses akal. Vai tev palīdzēja tomēr, ja tev universitātes gadu palīdzēja? Protams. Nav tā, ka tur nekam nedara. Bet jāatzīst, ka tāpatās to, ko es iemācījos universitātē, tāpatās tas bija praksē jādara dzīvē pēc tam. Un bija fēleri, ka man likās, kāpēc man nemaksā rēķinu? Tu tur nepareizi norādīji kontu numuru. To arī vajag norādīt. Tas tāpēc beigās to praksē iemācās praksē. Un visur iemācīties praksē.
Okay. Bet, protams, ne, vairāk tā universitāte noderēja, lai iepazītos ar to struktūru, kā pasauli kustās. Tas bija noderīgi. Tur finansu tirgi, tur eribori un viss pārējais, un cenu veidošanās un aktīvas pasīvas. Tas ir, protams, ka noderīgi, bet 100 punktu visu arī var iemācīties praksē. Tad tev jau, cik tas maksā, kas veido to cenu? Izējumā, darba stundas. Jā, tas ir. Jā. Un tad pēc tam tev šis viss uznāca virsū. Un tur ir atkal turpinājums. Tur ir tās, jā. Te, kur mēs tagad virzīsim. Mēs esam ceļā. Tad, laikam, tas jautājums, kas mums radās, ir tas, savā ziņā, tas viss šis Roberts Buks tev kā tāds, no debesīm uzvēlās virsū pēkšņi. Un kā tev šķiet, tad vai cilvēkam tāds success in life, vai to vairāk veidot, protams, ka tas ir abi kopā, bet vai to vairāk veidot tas, cik tas darba ieguldījis laika un spēka, vai arī tā vienkārši ir veiksme? Protams, ka tas ir kopā, bet kas ir vairāk? Tie ir labi faktori, kurus ir vērts pieminēt. Piemēram, tas, kā zemapziņā man vienmēr bija tā ideja par tādu vietu, ko gribās. Un tad, kad apstākļu sakritības pēc līdz tam nonāca, kad sauksim to, es nezinu, kas ir tagad modīgi, tur visums vai kā dievs vai kas cits, kā augstākais spēks. Bet ja tavi nodomi ir tīri un vēlmes ir tīras, tad visums visu sakārto priekš tevis. Un tā kā man tas nodoms bija galvā par tādu vietu, bet viņš nebija tāds, ka tur ikdienā cilvēks kafejnīciņu, kur viss forši. Bet vienkārši tāds ir, kāpēc es eju tur tev ir svarīgi tās, kāpēc nevar būt, es gribētu tādu vietu, kur visi ir vienlīdzīgi un saprotami un nav problēmu savā starpā, kur katrs var radīt un viens otru tikai papildina. Un tad kosmos tādu vietu nodrošina, kur to tu gribēji, ir. Bet tāpatās man vajadzēja gadus, tā kā draugi piekdienā, laižam, tur tus jau, ne, arī kādēļ piemērs, tur piekdienas silts vakars, vai ne, visi jau tur 6 jau labā omā iet tev atpūsties. Man uz durvīm un Google Maps rakstīts, ka veikals ir līdz 10. Un, lai arī neviens neienāk, es sēžu līdz tiem 10, lai ir. Un tie abi tādas abas lietas, kad viņas saklājās, tad arī tas rezultāts ir. Bet ar vienu vai otru vien nepietiek. Taviem nodomiem ir jābūt tīriem un vēlmēm, lai tas reāli, lai tev piedāvā tādu iespēju, bet tad tev pēc tam arī tas darbs ir jāiegulda. Tur abiem faktoriem jānostrādā. Ir tāda dzīves piemēra, kur kāds vispār par to jomu neko nesaprot, bet viņš grib to patiesi. Un tāpatās ar konstantu darbu viņš beigās ir tur, kur viņš gribēja nokļūt. Jā, bet ar to vien, kad paspēlēšos, pamēģināšu un kāpēc nesanāk, tāpēc, ka noteikti līdz galam tu to darbu negribi ieguldīt, lai tas rezultāts būtu. Bet par laimi, tas, ka šī vietiņa ir tik ilgi eksistē un ar daudzām pārmaiņām izgājusi cauri un tāda, ka jūs izdomājat, šī ir interesanta vieta, būtu interesanti parunāt ar Edgars, tas protams, ir tikai tava darba auga. Jā, tu perfekti atbildēji arī uz mūsu nākamo jautājumu, kurš bija, vai veiksme ir tīra loterija, vai veiksme atrod tos, kas ir strādājuši un kuriem ir vēlme. Jā, jo tas, kā mēs nonācām līdz Roberts Buks, tas vispār nekā nevarētu notikt bez... Tā nav veiksme. Tā nav veiksme, tas ir vienkārši tādi tīri nodomi. Un ja tādi nodomi ir tīri, tad augstākais visu tur tā sakārto un tu tikai pēc tam...
kā tas notika, jo tas stāsts, kā mēs nonācām līdz Roberts Bukam, ir arī grāmatas vērts. Ieskicēsi šo grāmatu mums? Jā, tas bija tieši tā, ka Travel Jamam bija pirmais pasūtījums korporatīvajam pasākumam, kur es to cilvēku, kurš mums piedāvāja to apmēram pienā tusējot vakarā, viņš teica, Edž, ko tu tagad dari? Mēs tur savu turistu firmu, forši mums ir viens, mūsu uzņēmumā tur sabrauc bosi, katru gadu, šogad Latviju uzņem visus uztaisīs mums pasākumu, un budžetam nav nozīmes. Ja es tev pirmais pasākums, ko taisīt, un tev pasaka šitā. Un tad ar manām kolēģiem mēs uztaisījām, ar viņu spējām un kopējiem spēkiem mēs uztaisījām tādu, atvainojiet pa anglisko izteikumu, jaw-dropping pasākumu, kad Latvijas filiāls pārstāvniecības boss pienāca un tur, hei, paldies par pasākumu, kur jums office ir, kur jūs ikdienā var satikt. Mēs no mājām strādājam. Man ir draugs paziņa Roberts, viņam ir grāmatveikals, varbūt jūs kaut ko varat sabīdīt. Tā tas viss un tā sākās. Tas viss sākās, jā. Tad, kas tavuprāt būtu tās tavas īpašības vai tev pašam kā cilvēkam vai kaut kādā tavā darba ētikā, kuras Roberts tieši tevī saskatīja un dēvēja tevi par godām un uzlikt tev šo visu? Tas arī viss bija ļoti tāds, jo, kad mēs ar Robertu iepazināmies, viņš apmēram, hei, tu esi Edgars, jā, man par tevi stāstīja, tātad reku ir veikals, reku ir grāmatas, reku ir atslēgas, es uz San Francisco uz 2 nedēļām. Čau! Un tu tā paliec tas. Un arī ne jau mēs tur baigi viens otru testējam, tur būs tāds vai tāds, bet ko es no to, ka Roberts ar tādu uzticēšanos to man nodeva, es pēc tam tikai uzzināju, ka viņš bija apmēram ļoti tuvu, lai to vietu slēgt, jo tā jau bija viņam nasta. Bet tas, ka cilvēki, gan viņš, gan Saimons, kas mūs iepazīstināja, gan mani kolēģi, tas, ka uzreiz tā sinerģija tur un tu jau ar muguras smadzenēm jūt, ka tas strādās. Bet, protams, Roberts ir vispār ārpus kategorijām cilvēks, kā viņš tos lēmumus pieņem, es nezinu, intuitīvi vai kā, bet acīm redzot, viņš redzēja, ka uzņēmīgi jaunieši, kuri ar skaidru skatienu un mīlestību pret savu darbu un ko viņi dara, un ņemiet, dariet, un tāpatās tur mums bija gadi gāja, un viņš arvien mazāk un vairāk uzticējās, un jo vairāk atbildības mums nodeva redzot, kad mēs tiekam galā. Un tā spēja man tā šeit ir, tas, kas strādā, ir, ka tu domā no sākuma par kopējo izdevīgumu. Nevis par, cik es tur nopelnīšu, vai man tas sanāk izdevīgi, tur izreikināšu tādu. Nē, ka tu saproti, ka katrs, kas iesaistīsies tajā lietā, ko jūs darīsiet, katram ir no tā kaut kāds labums. Jo tāpēc grozi, kā grib cilvēki, domā par sevi un par to savu labumu. Bet, ja tas ir godīgi jau tā kā iegrāmatots, ka tu saproti, ka katram ir kaut kāds labums no tā, tam nav vienmēr jābūt finansējumu. Tur kādam tas ir savu spēju pielietošana, kādam tas ir savu talantu noslīpēšana, kādam tas ir jauni cilvēki apkārt, kādam tas ir, tur tie varianti ir daudz, bet ja cilvēki tiek līdz tam, ka tu saproti, un tad jau tā tas projekts, jebkurš, kas tas būtu, ir ar tādu entuziasmu un pilnā gāzē, kad arī, ja rodās kaut kādas problēmas, tad uzreiz vari tur, hei, kā tev, kāpēc tā. Es domāju, kad ir, kad godīga attieksme pret visiem iesaistītajiem. Tas padara jebkuru lietu. Protams, ka mani vienaudži, kuri ir kaut kādās finanses sfērās vai
vai jau kādā citā uzņēmē darbībā, veids garvē. It's all about Benjamins, lai kapā strādā un pāri līķiem, bet es nekad nevarēju to sev piespiest, bet tagad laikam atskatoties es arī priecīgs, ka es neesmu pārkāpis saviem standartiem un neesmu gājis pret sevi, tāpēc ir mazāk sirmu matu un smaids ir arī šajā vecumā. Tad es tev gribēju prasīt, es tā saprotu, ka principā tu nebija nekādā veidā ne grāmatu, ne grāmatu veikalu fanātiks. Tas ir vislabākais. Jā, tas ir vislabākais šajā stāstā. Vai tu, tā teikt, vai tev bija tomēr sapni malā liekot kaut kādas bažas ņemt šo visu? Protams. Kā tad tu tiki viņām pāri? Tas galvenais jau bija, ka Roberts highly intellectual, pasaules cilvēks, tādu zināšanu bagāžu, žurnālists, visa Rīgas inteliģence nāca uz viņa pasākumiem tikai, lai klausītos, lai būtu tā, lai dabūtu to pasaules dvēsmu Rīgā, un tie pasākumi bija stāvgrūdām pilni, tur tajā pirmajā veikaliņā, kas bija uz Antonijas un Dzirnavas tur puspagrabiņā, tā gala pagraba telpa, backdoors sauksim. Viņš bija pilns ar vēstniekiem, ar diplomātiem, un visi nāca un klausījās, un pēc tam tās diskusijas un tas. Un tad Roberts man pēkšņi, tur 24-gadīgam jaunietim, hei, tu tagad būsi Roberts. Un tie cilvēki, un man nav, labi, tu pāris Šekspīrus un tādus autors zinu, bet ne tuvu tik, kas tad bija piedāvājumā. Protams, tas bija tāds, kā ielikt Roberta kurpēs, tas bija, man tā šeit varbūt pēdējos tikai kāds 5 gadus esmu pieņēmis to, kad man nav jābūt Robertam, bet tā viņa pieeja dzīvei un tai vietai, to jau es skatījos un mācījos, un to arī ņēmu pa piemēru. Un tev nav jāzina viss, lai būtu atbilst kaut kādiem standartiem, bet pietiek ar to, ka tu, kas tas pa autoru, ko viņš raksta, tātad tas būs sadaļā non-fiction, kāds uzvārds, un tu aizēji un vai šī, nē, un labi, tad, kad nav klients, tu to sekciju izlasi visus tos aizmugurītes, un beigās jau tu tam klientam viņa vēlmēm atbilst, bet tas jau arī, tas ir māksla, sadzirdēt, klausīties, un tu jau beigās līdz tam nonāk, vai arī, ka pasākumi tiek veidot, ne jau man ir tie pasākumi jāvada. Ir cilvēks, kur grib to pasākumu, kur viņš ir urbis par savu tēmu, tu viņam iedod platformu. Un tad beigās mēs arī jau tādu vietu esam. Mēs vienkārši esam platforma cilvēkiem, kuri grib savu lietu attīstīt vai kādam tas interesē, vai uztaisīt savu pasākumu. Un grāmatas ir tāda laba lieta, kad viņi tev uzliek tādu pienākumu, ka tas ir... Atvainojiet, latviešu valodas skolotājs. Bet tas tāds, tu nevari tas tomēr tev tādu rāmi iedod, ka tas ir pa tēmu tad. Tev ir, bet arī tas arī strādā, ja tev ir ar atvērtību tas un līdz kaut kādam rezultātam jūs nonākat. Man sarāk patīk tas, kas man šeit cilvēkiem piesaist, ka tas ir, ka jebkurš te var skaitīties kā savējais. Safe space. Jā. Un to arī tad lasot Google review, un tu arī redzi, ka tās ir tās lietas, ko cilvēki novērtē. Arī, kad citi cilvēki, kas šeit nāk un pēkšņi introvertu paradīze.
Un ka beigās viņš arī saprot, ka viņš nav nekāds introverts, viņam vienkārši nebija ar ko parunāt. Nebija pareizajā burbulītī. Jā, tieši tā. Tu savu saki par introvertu vai ekstravertu? Hell no. Tas ir uz abiem. Tas ir Nē, man patīk vārīties, man patīk uzņemt viesus, man patīk taisīt pasākumus, man patīk cilvēkus iepazīstināt un patīk runāt. Un tas man arī, jā, es domāju, ir tas bonus, ka šitādu vietu varēja panest, jā, un izcelt. Jo šī vieta jau ir visa par cilvēkiem, ar cilvēkiem. Jā. Mums bija jautājums par to, tā kā tev uzkrīt virsū šis viss. Tev ir tā sajūta, ok, I have big shoes to fill. Un tad, kā tev šķiet, vai ir vieglāk sākt no nulles kaut kādu uzņēmumu? Vai vieglāk ir tad, kad tev jau ir kaut kas tāds iesākts, iedots? Jo abos ir gan tā kā kaut kādi plusi, gan arī tas, ka tevis sagaida, bija šādi, nevar taču tagad būt sliktāk. Jā, kas... Piemēram, Travel Jam jau mēs uzsākām no nulles. Un tad kā ir? Viņš tāpēc bija panākumiem bagāts. Tur vienkārši apstājās tas, ka mums tur, kur ir vairāki partneri, tur ilgus laiks nebūs visu uz vienu toņu, un arī nav jābūt. Un tāpēc tas arī tur izbeidza savu darbību, bet atkal otra puse, ja man iedeva Roberts buku un man bija tas jāturpina, tad mani sauc par Robertu, nevis Edgaru. Tā kā tas ir, es esmu izdzīvojis divas lietas, kuras ir katra savu piemēru radījuši. Travel Jam man zvan vēl joprojām draugi, un man te brauc grupā no Tekčila, vai tu vari novadīt viņiem ekskursijas, lai gan es to vairs nedaru, bet viņu uzskatos, es vēl esmu gids. Bet man patīk to ik pa laikam darīt, un kas man liekas interesants cilvēks, satikšu tāpēc novadu to ekskursiju. Bet tad, kad es rakstu e-pastu Edgars @Roberts Books, un man tāpatās atbild sveiks, Robert, tā loģiski, jā, vieta sauc Roberts Books, nevis Great Books, jā, tad skaidrs, ka tam cilvēkam būs asociācija ar Robertu. Un, ja Travel Jamā mēs trietā prezentējām sevi kā, likām priekšā mūs, kad, hei, mēs esam tie jaunieši, kuri meklē jaunus veidus, kā jums aiznest informāciju patīkamā veidā. Tad šajā vietā es nelieku sevi par priekšgalā, bet visu to, ko tā vieta ietver, tas ir tāds vadmotīvs. Tā kā tas ir atšķirībā, jā, uz kuru pusi, cik garš tik plāts, jā, viss strādā, ja tu zini, kam tas ir, kāds uztaisīs tēkraklu brendu ar brendu nosaukumu, viņš neteiks, es tēkrakls. Viņš teiks, brenda nosaukums, kurš ir tāds un tāds un tāds. Bet beigās, ja tas brends tāpatās ir tavs turpinājums. Un tu jau ieliks tajā visā to, kas tu esi, un par ko tu pastāvi. Tā arī tāpēc Roberts Books arī noteikti ir mans turpinājums, bet man nav jābūt uz skatloga Edgars Books, kas to padara vieglāk. Un tad, būvējot šo visu, veicinot visu šo foršo sajūtu, kas te tagad ir, kā līdz tam tu nonāci, cik daudz no tā tu pats tā kā saviem spēkiem virzīji un cik daudz tu vērsies pie paša Roberta, kā pie tāda mentora, tā teikt, tieši visa attīstībā? Es domāju, Roberts man bija tāda vērtību skala. Es pat nejautāju viņam, kā tev liekas, vai... Jo viņš visam piekrita, ko es teicu. Citreiz viņš tā pastāstījis, varbūt tas tāds over the top ir, bet viņš vienmēr tāpatās piekrita. Tad tu vairāk domāji, kā viņam liktos pats pie sevis. Jā, bet es saku, viņš tā uzticējās, viņš vienkārši tā ņem dari.
es redzu, tev sanāk ņemt darbu. Nekad nebija, ka viņš teica, ka kaut ko vajadzētu savādāk. Un es pat atskatoties, redzēju, kad viņš pasmīkņāja par kaut ko, bet tāpatās viņš atļāva man darīt, un es tāpatās iemācījos no tās situācijas, kad, varbūt tas neaizgāja, bet, tur nebija liela skāda tajā visā. Viņš ļāva tev arī no savām kļūdām mācīties. Jā. Un, bet tas, kā viņš attiecās pret cilvēkiem, kā viņš uztvēra lietas, es to ņēmu par piemēru. Un viņam bija arī tāpat kā man cilvēks pirmajā vietā. Un tas visu tādu, jebko, kas notika šeit, viss bija no tā, kā viņš uzsāka. Tā kā es nevarēju, bet es gribēju to darīt tādā pašā garā un stilā, kur cilvēkam ir pirmā vērtība, un tad tas viss pārējais pieskaņojās. Un to jau cilvēki jūt, un tāpēc ar laiku, kad redz, kad tas strādā, tur var vienu dienu kafija būt savādāk malu nekā iepriekš, un tas nav tas galvenais. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs visi varētu no Roberta izsmelt, iemācīties un pielietot. Bet kā es skatos, tas tāpatās, katra nākamā paudze ir labāka pie iepriekšējā. Un tā, teiksim, jūsu paudze to jau neredz, jo jums nav ar ko salīdzināt. Bet es tāpatās redzu, ka katra nākamā paudze, un mūsu vecāki noteikti vēl vairāk to redz. Taču attīstība ir, un katram tam nākamajam ir tā vērtības skala vēl savādāk. Protams, ir šie pēdējie kaut kādi 20 gadi, tur tā vērtības skala tur piedzīvo pārmaiņas, es domāju, un tā finansu, tas vērdiņš vairs nav tik primārs, man tā šķiet. Jo man tā šķiet, ka jums arī gribās jau vairs ne to, kā finance bro būt, bet tie arī tāpatās ir, tā skala arī ir let's go kripto, un cik tu sareizoji šomēnes. Bet tajā pašā laikā redz, kad vairāk cilvēki jaunieši domā, ka kā lai es rādu to savu piepildījumu. Dzīvē nevis, lai es piepildītu vecāku vēlmes par sevi vai sabiedrības. Tā varētu teikt, ka ar katru nākamo paudzi cilvēki kļūst tādi vairāk, izraujas no kaut kādām kastītēm, kur mums jābūt, un skatās jau tālāk. Man tā skatoties izskatās, jā. Bet tāpēc, es domāju, kad tagad jau sabiedrība mainās un vispār kādos lieliskos juku laikos mēs dzīvojam tagad, kādam tas atnāks ātrāk, kādam tas atnāks vēlāk, bet dzīves beigās vai vidū vai vienalga, kad tu esi aizdzinies līdz kaut kam, kas tev likās ir svarīgi, un tu pēc tam redzi, ka tas tev piepildījumu nerada, tāpēc tu jau meklēsi to, kas tev rada to piepildījumu. Un vai tu nonāks agrāk līdz tam vai vēlāk, tas jau, bet pasaule griežās un laiks iet uz priekšu. Man prieks ir, ka man ir tāda iespēja to realizēt un neiet pret saviem standartiem un nelausties tajā vietā, kur es jūtos neērti, bet darīt to, kur es jūtos ērti, un prieks redzēt pēc gadiem, kaut vai 10, 20, ka kādam tas nodara un kāds to, tāpēc tu to dari, un tāda, jā. Beidzot jūs saprotat. Jā, jo tas tik daudz cilvēki vai vienaudži vai draugi, ko tu te dari, kam tas vajadzīgs, kā tu dzīvo. Tas jau nepazūd, tas savā ziņā arī tāda tā kā latviski teikt, jealousy bieži vien. Jā, nē, kādam tas ir, varbūt, jā, bet pat tajā laikā citā skatījumā kāds to vienkārši nesaprot, kāpēc kaut ko tādu darīt.
Jo, Jo nav tā pati vīzija. Jā, nav tas vilnis tur, bet tad piesaiš pats kāds pāris reizes atnāk un tā, ok, tā iekšējā sajūta, tā ir arī a thing, jā, nevis. Un tad viņš, ok, forši, jā. Jā. Nu, tad, kā mēs sapratām, viss aug un mainās. Un kas tad ir tālākais šai vietai? Ko mēs varam sagaidīt? Es nezinu, ko varētu sagaidīt. Varētu sagaidīt vienkārši, kad telpas ir aizņemtas katru dienu visu laiku. Nevis tikai pēc stundām vai darbam, vai kad turisma sezona. Bet liela vēlme man ir, es nezinu, kā to realizēt, bet es saku atkal, es arī domāju, ka tu būtu gatavu, ja? Bet beigās tu dzīvo ar to domu, palaidi viņu kosmosā, kā saka, un tad viņi notiek. Man vēlme būtu, ka šī vieta ir atkal latviskie vārdi. Community owned. Ka tie cilvēki, kuriem tā vieta ir vajadzīga un ka viņi paši ir arī līdzīpašnieki tajā vietā. Jā, tagad tas pasaulē jau sākās ar ko? Kas ir zem NFT, zem kriptovalodu, blockchain. Ka zem blockchaina jau to sāk darīt, kad, piemēram, viesnīca vai kāds jebkāda organizācija, ka viņi piedara sabiedrībai, kuri ir ieinteresēti no tā. Un, jo man tā šķiet, ka tas ir vienīgais veids, kā sabiedrība var turpināt augt. Jo beigās, zinu, ka tur daudz tam var nepiekrist, bet vienalga. Ka tikai kopā darot lietas var, un kopā darot ar kopēju interesi. Tikai tāda manām attīstība uz labo pasaulē notiks, man tas šķiet. Jo nolikt malā savas personiskās intereses un mācēt, saprast, ka tas kādam lielākam vairumam noderēs. Un tad tev varbūt tikai kaut kāda maza daļiņa ir jāpieņem pārmaiņas, kuras tu sākumā varbūt stingri pret to, bet pēc tam tā, kopējam labumam tas ir daudz izdevīgāk, un ja kopējam tā, tad manam personīgiem arī. Un, piemēram, es viens, kad dara kaut kādas lietas, cik to var izdarīt, 2, un kad 3 to dara, tas jau ir reizinātais, nevis reiz 3, bet tur bija kaut kāda formula ar meditāciju, dots piemērs, cik liela rezonance ir, kad to dara 1, 2, 3, tad tas 3, 4, tas jau nāk nevis kā nākamais reizinātais, bet jau reiz 2 no tā, kas ir sācies. Tad iedomājot, kādu milzu pārmaiņu var radīt, tur, piemēram, 5 cilvēku komandu. To es arī tajā kabarē iemācījos, ka tur tādi labi ir tie 2, kuru ideju autori tie ir, bet viņi iesaist visu. Dejotājs tur, jā, bet to muzikantu pieslēdz klāt, jā, kuri soļi, kad iet kopā, un tad, ja tā komanda ir tik liela, un tā vibrācija ir tik liela, kad grūti tādu vilcienu apstādināt. Tas man būtu sapnis, ka varētu viena vieta, kaut vai šī vai kāda cita, ka būtu tāds, kad liela komanda un visi vienlīdzīgi, tā visi vienlīdzīgi arī, kāds tāpatās būs tētis, mamma, bet pēc tam, tas sapratnes līmenis, viņš ir vismaz vienlīdzīgs, ne? Tā kā tāda būtu viens no mērķiem, bet es vienkārši ceru turpināt darīt šo lietu, un ka vairāk un vairāk cilvēki piesaistīsies, gribēs realizēt savu projektu, savu ideju, un beigās sanāk cilvēkiem kopā, un varbūt noskaidrojās, ka visiem tā ideja ir viena un tā pati, tikai mēs neesam runājuši par to, jo kāpēc, lai runātu par iekšējām saimām? Vai get out, vai nelien manā lauciņā, bet es esmu pārliecināts, ka tas jau mūsu dzīvē notiks, un sevišķi jūsu paudze, kurai arī jau sāk jau niezēt, realizēt sevi pa īstam, nevis ciparu skalā tikai. Es skatos pozitīvi nākotnē. Man liekas,
Es pat nezinu, ko piebilst pēc šī. Jā, nu varbūt mēs varam nobeigt uz tādu jautrāku jautājumu, varbūt nedaudz tematiski. Ko tu domā par teicienu "Don't judge a book by its cover"? Tas ir ļoti attiecināms uz cilvēku, ka tiešām don't judge the book by its cover. Bet uz grāmatām, ņemot to piemēru, ko es esmu strādājis, I can easily judge a book by its cover. Jo man jau ir izstrādājies jau sapratne par to, kā novērtēt grāmatu, ka ienāk uz otrreizējā second hand bookshop mēs esam. Tur var jau garšu pateikt pēc grāmatas vāka, senatnīgs, tur šrifts, burti, bilde, tu diezgan jau uz 70% es jau māku noteikti viņas vērtību. Bet, gadus 15 tas ir jādara, lai pieredzi uzkrāt, bet cilvēkiem tas tiešām neatiecās, jo šeit tik interesants cilvēks esmu saticis un pēc ārējā veidola tas galīgi nav noteicīšanas. Bet man varbūt jautājums jums, jo es jau no malas nezinu, kā tas izskatās. Es jau vienkārši to daru un kāpēc jums, piemēram, vēlme bija tieši uzzināt par šo iestādi kaut ko vai ar ko jums tā asociējās? Tu esi? Kurš? Es pateikšu savu, pasaku savu. Man šķiet vienkārši tieši šim visam uzņēmumam, kas viņu izceļ virs citiem uzņēmumiem vai grāmatveikliem vai vienkārši kaut kā cita Rīgā vai pasaulē, ir tāda personalitātes sajūta pašai iestādē jau. Ka ir raksturs, jā. Ir raksturs, jā. Arī, pat te iekšā nav vienkārši baltas sienas, Ikea skapītes, kur stāv jaunas grāmatas, visas grāmatas, viņš pat nav sarindotas pēc auguma, viss ir tā ļoti forši, jā. Okay. Jā, man šī vieta, es esmu grāmatu cilvēks, man ļoti patīk lasīt, man ir mājās pilns ar grāmatām, un kā es šo vietu pirmoreiz atklāju, ir jau pāris gadus atpakaļ, es biju tā, es vai, protams, meitenīti, ko tur, es esmu jauna. Un es gāju pa dzirnavielu, un tad es tā ieskatījos, un es nekad nebiju tā pamanījusi, vai ka te kaut kas ir, jo tur tāds pagāmiņš, un tāds kaut kas. Un tad mani tā pilnīgi ievilka, bija tāds, ok. Un tad es kaut kā tur iekļuvu iekšā, un es vienkārši es biju hooked. Bija tas, ok, šī ir forša vieta. Un viņai vienkārši, tas viss, man liekas, tieši ko tu pieminēji, tu kāds esi, kādi te cilvēki, visi tādi smaidīgi, tu jūties uzreiz tiešām kā kaut kādā tādā vairāk kopienā. Un arī es atceros, te noteikti, tad, kad jums ārā stāv grāmatas, un tad tu nāc, un tu tur izvēlies, un tad vienkārši man vienmēr patīk šī vieta, un tad, jā. Tas pagāma tirdziņš ir arī, tāds lielisks notikums, kas jau ir jau kļūst leģendārs. Un tas ir tas interesantākais, kad vienalga kādas grāmatas mēs izliksim, jo ko mēs tur izliekam? Mēs izliekam tās grāmatas, kur mēs šeit esam, kuras ilgi jau plauktos stāv, vai ir kaut kāda specifika, tur kāda lingvinistika vai tehniskās grāmatas, vai tehniskā literatūra, kur nav vērts turēt plauktos ikdienā, un tad vai arī kāda cilvēka biblioteka, kuras noziedotas mums, kur ir daudz arī latviešu literatūra, un tu izliesās un pasaki cilvēkiem nākiet ar savām, un tā apmaiņa, tu nekad jau nav neviens, kas nāk pēc konkrētas, tā rakāšanās, kas tur varētu būt, un bieži cilvēki, es jau zinu, tur visi cilvēki trendus, tur izliec kaut kādu jocīgo grāmatu, es paņemšu viņu, vai ne? Un tāpēc, es gribētu, varbūt, ja es varu izmantot jūsu platformu tam, ka kādreiz mēs grāmatas sūtījām no Anglijas, bet tagad ar Brexitu, atmuitošana un valūtas maiņa, tas ir palicis dārgs process, un mēs
iedrošinām cilvēkus, lai cilvēki tās grāmatas, kur viņi vairs nelasīs pie sevis, nelasīs mājās, lai viņi nāk un vai noziedo mums, un mēs viņas novērtējam, un pēc tam cilvēki var to bookshop kredītu izmantot priekš savām grāmatām vai, piemēram, kafiju paņemt, bet mēs gribam veicināt to aprits ekonomiku, jo kad es sapratu, ka tas paliek neizdevīgi sūtīt no ārzemēm, man tāda doma bija, bet Latvijā un Rīgā ir noteikti pietiekami daudz cilvēku, kas lasa angļu valodā. Noteikti. Un tāpēc es jūs atļauju izmantošu šo Mums ir 3 kameras, mēs visiem varam pateikt. Lūdzu, nesiet savas grāmatas angļu un citās valodās mums, un mēs atradīsim kopsaucēju, lai tā lieta atrod jaunas mājas, un lai mums ir izdevīgums un jums, un tas ir atkal visiem lai ir tas izdevīgi un visi apmierināti. Super! Milzīgs tev paldies! Paldies! Paldies jums, vēl patīkami tiešām ar gaišiem, jaukiem cilvēkiem un redzēt, ka cilvēki tiešām domā un grib kaut ko saprast un izpīpēt un izdomāt. Un tiešām iesaku, ja ir tā iespēja atļauj, tad tas laiks nomainīt savu vidi un būt tādā vidē, kurā tu nekad nebūtu domājis būt. Bet ilgāk laika grib, vismaz 3 mēneši, jo 3 mēnešos tev vismaz pašam radīsies kaut kāds jauns, jauns ieradums. Tu būsi atdalījies no iepriekšējā, kurā tu varbūt ritenies bijis. Un tev ir iespēja jauniem piedzīvojumiem. Tā kā labi, Amerikas kultūrā tas jau sen, tur a year in Europe, bet tas vairāk ir tāds playful. Es domāju, ka mēs latvieši esam tādi domātāji un patīk. Ko tas nozīmē, kāpēc tā? Tāpēc, ja ir tāda iespēja, noteikti izmantojiet. Paldies! Paldies! Paldies, super!